Iespējams, pat grūti iedomāties dzīvi bez ūdens, dzīvojot Liepājā, jo tā te ir pietiekami daudz. Ezers, jūra, arī atgriežot krānu savā mājoklī, tek ūdens. Tas ir tik pieejams, bet reizē tik svarīgs un nepieciešams. Visticamāk, ka lielākā daļa liepājnieku pat nelauz galvu un nedomā, kāda būtu dzīve bez ūdens. Un tomēr, kur tiek ņemts dzeramais ūdens un kā tas nokļūst līdz ikvienam no mums? Liepāja saņem ūdeni no artēziskiem urbumiem. Kopsumā 24 urbumi mums ir. Tātad pilsētas dienvidu daļa saņem ūdeni no urbumiem Vēncielas teritorijā, Pērkonē un Otaņķos. Tagad mēs atrodamies Pērkonē konkrēti. Dienvidu daļa tātad saņem ūdeni no 15 artēziskajiem urbumiem un pilsētas ziemeļu daļa saņem ūdeni no Aisteres 9 artēziskajiem urbumiem, kas atrodas Aisterē. Jau no pagājušā gadsimta 90. gada beigām visi 24 artēziskie urbumi ir pakāpeniski sakārtot, iztīrīti, atjaunot cauruļvadi, aprīkojot ar moderniem un efektīviem sukņiem un skaitītājiem. Artēziskajos urbumos ūdens tiek iegūts lielā dziļumā. Ģeoloģiski izsakoties no 3 ūdens slāņiem. Seklākais urbums ir 80 metri, bet dziļākais 420 metri. Šiem slāņiem ir sava specifika, katram slānim ir savu analīžu rezultāti. Ūdens tiek analizēts apmēram pēc 25 parametriem, un katrā no šiem parametriem var būt slāņos atšķirība. Piemēram, mums vienā slānī ir sulfāti vairāk, vienā slānī mazāk, vienā slānī chlorīdu vairāk, vienā mazāk. Mazdrusciņa cietība atšķirās starp šiem slāņiem, un tāpēc ūdens tiek miksēts, lai būtu vienmērīgs un atbilstu visām ministra kabineta noteikumu prasībām. Lai visa sistēma darbotos, sākot no iegūs līdz pat ik vienai mājai, ir nepieciešama elektrība. Liepājas ūdens ir spēris soli tālāk aprīkojot artēziskos urbumus ar modernu aparatūru, kas ļauj taupīt elektrību par aptuveni 1/3. Šī mazā kastīte ir tā saucamais frekvenču pārveidotājs, kurš kontrolē motora apgriezienus. Atkarībā no ieviedītās frekvences, tātad atkarībā no kubikmetriem stundā. Mēs pamazām aprīkojam visi 24 urbumus. Tagad ir aprīkoti 6, laika gaitā, tad mēs aprīkosim visus ar šo aparatūru. Tad tā ekonomija varētu būt 3. daļa kaut ko. Iegūtajam ūdenim ir laba kvalitāte, un vēl pagājušā gadsimta 90. gadu beigās iedzīvotāji arī šādu ūdeni saņēma, ne tikai Liepājā un Latvijā, bet arī citvieta Eiropā. Tagad ir spēkā jaunas prasības un ūdens tiek apstrādāts. Galvenokārt tas saistīts ar dzelzs koncentrāciju, kas pats par sevi nav nekas slikts un kaitīgs. Bet dzelzs, saskaroties ar gaisu, oksidējas un kļūst brūns. Iepriekš tas nogulsnējās gan cauruļvados, gan rezervuāros. Dzelzs dev ūdenim arī nepārāk labu garšu. Mēs šajā nozīmē bijām pionieri, jo 2000. gadā jau ir celtas šīs atdzelžošanas stacijas. Mums ir 2 viņas. Ja ieejā ir dzelzs koncentrācija no 0,6 līdz 1 mg litrā, tad izejā praktiski ir 0,02, apmēram ar to ciparu. Tātad praktiski bez dzelzs iziet no šīm atdzelžošanas iekārtām. Atdzelžošanas iekārtas, kas uzbūvētas 2000. gadā ar Eiropas Savienības kohēzijas fonda atbalstu, izmantojot franču tehnoloģiju, tolaik bija modernākās Baltijas valstīs. Tagad līdzīgas stacijas ir arī citviet. Liepājas ūdens speciālisti slavē frančus kā tehnoloģijas izstrādātājs un somus kā būvniekus, jo iekārtas jau 14 gadus strādā bez problēmām. Atdzelžošanas stacijas izbūve izmaksāja 3,2 miljonu latu. Tas bija Eiropas Savienības dāvinājums visiem liepājniekiem, jo Liepājas ūdenim nevienam nekas nebija jāatmaksā. Pēc atdzelžošanas sagatavotais ūdens nonāk rezervuāros. Šeit ir 4 uzkrāšanas rezervuāri. Katrs rezervuārs ir apmēram 2000 kubikmetri tilpumā, tātad kopsumā 8000 kubikmetri. Tikpat daudz mums ir ūdens arī pilsētas ziemeļdaļā, Alsungas ielā. Tātad, kāpēc tiek veidot šie uzkrājumi? Tātad, ja ir kaut kāda problēma ar elektrības padevi rajonā, no kurienes mēs ņemam ūdeni, tad pilsēta apmēram diennakti var iztikt vēl ar šīm ūdens rezervēm, kas atrodas rezervuāros. Ikdienā viss ūdens sagatavošanas un piegādes process notiek automātiskajā režīmā. Liepājas ūdens saimniecība ir saslēgta vienotā sistēmā un, izmantojot modernās tehnoloģijas, vienu vietu viegli pārskatām. Turklāt visu diennakti seko līdzi operators. Pēdējais posms dzeramā ūdens novadīšanai maģistrālajos tīklos ir sūkņu stacija.
Liepājas ūdens ir pārliecināts par ūdens kvalitāti, un ja kāds saņem ūdeni ar rūsas nokrāsu, tad problēma jāmeklē mājas ūdens apgādes sistēmā.